Mani sauc Agata Rūsne, es strādāju Atletikā Zoltūde. Kopš 2013. gada vadu dažādas grupu veidu nodarbības. Man patīk zumba. Skolā es nebiju pats sportiskākā meitene, un 16 gadu vecumā es ļoti pieņēmu uzsvarā. Un tad es nolēmu, ka ir jāsāk sportot. Aizgāju uz savu pirmo fitnesu klubu, gāju uz grupu nodarbībām, un pēc kāda laika secināju, ka es to gribu. Un sāku nodarbēties, izmācījos par treneri, par uzturu speciālisti, un tagad esmu šeit. Pirms tam, pirms sāku nodarbēties ar fitnesu, man bija grūti uzkāpt 5. stāvā, tādā vecumā. Es jutos bieži nogurusi, un man bija problēmas ar veselību. Tagad es jūtos brīnišķīgi. Fitnes ir mans dzīvesveids ikdiena, kaut kas, bez kā es nemaz nespēju iedomāties savu dienu, un nav tādas dienas faktiski nedēļā, kad es kaut ko nedaru, nenodarbojos ar fiziskajām aktivitātēm. Pirms fitnesa neesmu vispār absolūti ar sportu bijusi, draugojos absolūti, ja nu vienīgi skriešana, es nodarbojos ar skriešanu kādreiz, bet tas arī viss. Es labprāt mēģinātu cīņu klases, ja man būtu iespēja patrenēties kickboksā, tad kaut ko tāda veida, bet ikdienā es labāk priekšroku dodu dejām un nodarbībām un fitnesa veidiem, kas ir saistīti ar dejošanu, ar koreogrāfiju, ar pozitīvu emociju gammu. Manuprāt, mans lielākais sasniegums ir tas, ka es nemitīgi uzlādējos no klientiem, un viņi uzlādējās no manis, un mūsu savstarpējā saikne rada ļoti daudz pozitīvas emocijas, un to, ka pēc nodarbības es jūtos vēl daudz labāk kā pirms nodarbības par spīti nogurumam, un man ir prieks, ka man ir tik atsaucīgi klienti, kas ir gatavi pieņemt mani kā tādu spridzekli. Būtībā nebaidieties mēģināt ko jaunu, centieties būt atvērti visiem jaunajiem piedāvājumiem, jo ikdienas fitnesā kaut kas jauns notiek, un atrodiet savu ceļu, un ticiet man, viss jums izdosies.